Šodien apskatīsim tēmu, kas, manuprāt, ir patieši aizraujoša. Proti, vai tas, ko mēs ēdam, varētu tiešā veidā ietekmēt to, kā mēs novecojam. Iedziļināsimies zinātniskā skatījumā, kas liek pamatīgi aizdomāties par to, kas īsti notiek mūsu šķīvjos un, protams, arī mūsu ķermeļos. Sāksim ar vienu tādu diezgan provokatīvu jautājumu. Mēs esam pieraduši domāt par novecošanos kā par kaut ko nenovēršamu, par laika ritējuma sekām. Bet kā būtu, ja galvenais iemesls nemaz nav laiks, ja izrādās, ka šis process ir daudz lielākā mērā mūsu pašu kontrolē nekā varētu šķist? Un izrādās, ka uzmanības centrā ir viens konkrēts, tā vaininieks. Tā ir bojāto olbaltumvielu pakāpeniska uzkrāšanās organismā. Saskaņā ar šo teoriju, tieši šis process, nevis tikai gadu skaitīšana, ir novecošanās pamatā. Labi, ķersimies klāt detaļām. Šīm bojātajām olbaltumvielām, protams, ir arī zinātnisks nosaukums, un, manuprāt, izprast to būtību ir pats pirmais solis, lai saprastu, kā ar tām vispār cīnīties. Tātad, kas īsti ir šie GGP? Tie ir galīgie glikācijas produkti. Mēģināsim vienkāršāk. Tās ir molekulas, kas rodas tādā kā ķīmiskā reakcija starp cukuru un olbaltumvielām vai taukiem, un kas ir būtiski īpaši augstas temperatūras ietekmē. To var iedomāties kā tādu, nevēlamu recepti. Paņemam olbaltumvielas vai taukus, pievienojam cukuru un pieliekam klāt karstumu, un lūk, rezultāts ir GGP. Un pats interesantākais, tas notiek daudzos mums labi zināmos un, jāsaka, arī iecienītos ēdienos. Šis salīdzinājums ir tiešām trāpīgs. Cukurs tiek pielīdzināts rūsei. Tāpat kā rūsa bojā metālu, tā cukurs var oksidēt mūsu šūnas, pātrinot to novecošanos. Šī metafora ļoti labi palīdz vizualizēt to kaitējumu, kas notiek šūnu līmenī. Un te nonākam pie būtiskākā. Galvenais GGP avots mūsu organismā ir tieši uzturs. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katrai maltītei ir nozīme. Mūsu izvēles var vai nu veicināt šo, rūsēšanas procesu, vai gluži pretēji, palīdziet organismam saglabāt jaunību. Labi, teorija ir skaidra, bet ko ar to visu iesākt? Tagad pāriesim pie praktiskās daļas. Ja problēma ir zināma, kāds ir risinājums? Apskatīsim konkrētu mērķtiecīgu 5 soļu plānu, kā samazināt šo kaitīgo molekulu ietekmi. Tātad, te ir stratēģijas kodols. 1. un 2. punkts, kā redzam, ir saistīti ar to, ko no uztura izslēgt. 3. tieši otrādi ar to, ko tajā iekļaut. Savukārt 4. un 5. punkts, tie jau ir veltīti mūsu organisma dabisko aizsardzības un, varētu teikt, attīrīšanās sistēmu atbalstīšanai. Un lūk, aplūkosim konkrētāk 1. un 3. soli. Te mēs redzam to kontrastu ļoti uzskatāmi. No vienas puses produkti kā ātrās uzkodas un čipsi. Tā ir tā GGP recepte praksē. Olbaltumvielas, tauki, ogļhidrāti, viss apstrādāts augstā temperatūrā. Un no otras puses veselīgie tauki, piemēram, olu dzeltenumi un treknas zivis, kas tiek ieteikti kā vēlama uzturas sastāvdaļa. Tālāk ir ļoti svarīgi atbalstīt ķermeņa iekšējos mehānismus. Mūsu aknas, tas ir galvenais detoksikācijas orgāns, kas palīdz izvadīt kaitīgās vielas. Un autofāgija, tas ir patieši fascinējošs dabisks process, kurā šūnas, vienkārši sakot, apēd un pārstrādā savus vecos bojātos komponentus, tajā skaitā arī šīs te bojātās olbaltumvielas. Jautājums, kā tad visi šie atsevišķie ieteikumi savienojas vienotā veselumā? Jo tie nav tikai atsevišķi padomi, bet gan kopā veido tādu saskaņotu uztura filosofiju. Izrādās, šie 5 soļi kopā veido sistēmu, kas tiek dēvēta par veselais keto. Tās pamatā ir 2 galvenie principi. 1. – diēta ar zemu ogļhidrāta saturu, kas, protams, dabiski samazina cukura daudzumu. Un 2. – intervāla badošanās, kas, kā zināms, veicina autofāģiju. Tādējādi tiek aptverti visi iepriekš minētie punkti. Un noslēgumā jautājums pārdomām. Šī informācija piedāvā konkrētus, praktiskus soļus. Un zinot to, ja būtu jāizvēlas tikai viena lieta, ar ko sākt, kas tas būtu? Jo pat nelielas izmaiņas var kļūt par sākumu ceļā uz lielāku mērķi.